Šī ideja par konsolēm, kas personificē un smejas viena par otru pirms izkūst, varētu būt rotaļīgs un nostalģisks domāšanas veids par šo spēļu sistēmu dzīves cikliem. Šeit ir dažas interpretācijas, kāpēc jūs varētu to iedomāties. 1. Nostalģija. Daudzi spēlētāji jūt dziļu saikni ar savām bērnības konsolēm. Iedomājoties, kā viņi iedarbojas un smejas, tas var būt veids, kā svinēt viņu sagādāto prieku un atmiņas, it kā viņi būtu draugi, kas atceras savas slavas dienas. 2. Antropomorfisms. Cilvēkiem līdzīgu īpašību piešķiršana nedzīviem objektiem, piemēram, pultīm, ir izplatīta stāstu māksla. Tas var likt konsolēm justies pievilcīgākām un saistošākām, ļaujot veidot dīvainu stāstījumu par viņu dzīvi un pieredzi. 3. Pārmaiņu simbols. Ideja par konsoļu kušanu varētu simbolizēt neizbēgamas izmaiņas tehnoloģijā un spēlēs. Parādoties jaunām konsolēm, vecās konsoles izgaist, kas var būt gan skumjš, gan humoristisks priekšstats, it īpaši, ja to iztēlojas viegliprātīgi. 4. Objektu izrādes ietekme. Ja esat skatījies objektu šovus vai iesaistījies ar tiem, kur nedzīvi objekti tiek attēloti kā varoņi, šī ietekme var ietekmēt to, kā jūs iztēlojaties konsoļu mijiedarbību. Tas ir jautrs veids, kā apvienot spēļu kultūru ar radošu stāstu stāstīšanu. Kopumā jūsu iztēle veido unikālu stāstījumu, kas atspoguļo jūsu mīlestību pret spēlēm un to vēsturi.